Un nevienam nav nejausmas, kur viņi atrodās. Blanka diezgan agresīvi iet uz Zigi, bet Zigs ļoti prasmīgi izmantos Shadow Charge, lai aizbēgtu no nepatikšanām. Lai Blanka pat ir iegūst nelielu kripskārtu pārsvaru pār Zigsa. Lai gan paskatoties uz lainu, tur daudz miņoni vēl kritīs Zigsa priekšēn. Tā kā tas rezultāts pavisam noteikti drīz izlīdzināsies. Zigs ļoti agresīvi izmanto ultimātu. Un Blanka par laimi var izmantot. Sežani toplēnā, Sežani gaifo toplēnā. Un Rumbles izmanto savu ultimātu, lai aizbēgtu. Un arī nedaudz radīt draudu pretiniekiem. Tātad pirmie sācinājumi. Rumbles ir izmantojis savu flashu. Izskatās, kā Alistārs vēlās viņu engageot uz Nautilus, bet gluži nepanāk viņam. Tāpēc, laikam, kā Alista mēģinās pēc iespējas ātrāk nopušot lainu, lai varētu doties back un iepirkties. Sīvera to izdarīja nedaudz agrāk, spēja iegādāties BF svordu. Izskatās, ka Rumbles joprojām uzkavējās savā lainā pēc Sežani gankariem. Un izskatās, ka zilais būs tiks nodots LeBlankai. Jā, Mamumu, labais puisis. Iegādājās health itemu, tā kā īpaši par būtiem neuztraucās, tā kā laikam baigi daudz gan kaut arī neplānā. Tikmēr Sežani iegādāsies mobility boots, lai pieļauj, ka plāno būt ļoti agresīvi. Rumbles izmanto ultimātu, lai nofarmotu. Arī Zigs iegūst savu zilo bufu. Un izskatās, ka sarkanā... Nē, tomēr nē. Man jālikās vien bija, ka viņi varētu doties pēc Reika, bet tas būtu pārsteicīgi un bīstami. Tātad ir 400 gold atšķirība izveidojusies, pateicoties Zigsa fermai pa lielam. Tātad Sežani izskatās, ka dodās uz botlane un gatavojās gankot. Amu nav tālu, tā ka šis varētu pavērsties ļoti interesanti. Abi džungleri reizē nonākuši botlane. Un izskatās, ka Amumu dosies uz tribušu un tiks tur ievaraudzīts. Viņi dodās iekšā un Amumu ir klāta, Amumu trapa pa Nautilusu. Zinām, ka Amumu ir pieejams ultimāts vēl. Ļoti skaisti Sežani ultimāts. Trapa, ka listā nodaļ ļoti daudz damage. Un teleports un toplane, Renektons teleportējās lejā. Jā, kā lista mirst. Un izskatās, ka būs triple kills. Ja viņi panāks, Amumu. Tātad 4 cilvēki nogalināti. Tad Zigs nogalināja arī LeBlanku. Un izskatās, ka Huļd ļoti netīri iegūst milzīgi pārsvaru pār. Zirgs benched tieši ar šo situāciju. Žēl, ka Rumbles nebija spējīgs izmantot savu teleportu, lai palīdzētu komandai botlēnā. Tas var maksāt dārgi ilgtermiņā. Cerams, ka viņam būs citi iespēja izmantot teleportu liederīgā veidā. Tāpat vien pāris minūtes laikā mazāk tiek iegūts 2000 zelta pārsvars, gan 2000. Kas priekš 11 minūtes nav maz. Tad Rumbles novārdo tribušu ierauga tur Pinklārdu. Mēģina būt agresīvs pret Renektonu.
Varbūt mazliet pārliek agresīvs. Redzēsim, kā šī situācija beigsies. Jo Renektonam vēl nav pieejams ultimāts. Vēl kādu brīdi nav. Nebūs arī. Manuprāt, ja Rumbles būtu izvēlējis tur ultimātu, varbūt viņš būtu spējis pagriezt cīņu savā labā. LeBlanc mēģina dubultā izvairīties no Zigsa, bet Šalčārs notur viņu vietā. Kalista iet ļoti agresīvi uz Sivirus, un Siviri ar spellshieldu aptur viņas e-damage. Ļoti veiksmīgs spellshields, tas varētu būt ļoti sāpīgi. Tātad atkal visi laini nomierinājušies, visi gaida nākamos notikuma pavērsienus. Zigs nebaidās pokot LeBlancu no drošas distances, kā tam arī būtu jābūt. Un atkal abi džungleri lielākoties fermo. Zigs iet ļoti agresīvi. Dabū 25 galdus par LeBlancs klona nogalināšanu, bet tas arī viss. Par laimi viņš arī viņu izpušoja no lēna, kas traucēs viņai fermot. Ļoti agresīvi dodās uz priekšu, komanda Huļa ļoti netīra ar džungleru palīdzību un nogalina Kalistu. Wow, Nautilusam nepietiek ar to. Viņš grib vēl. Viņš mēģina izkakot Alistāru, bet bez diža turpinājumu. Izskatās, ka viņi mēģinās iegūt arī šo turni. Minion gan ir maz, un damage vēl nav tik liels ar leģēnā. Tātad Renekons atkal sācis ar Tiamatu. Es pat nezinu teikt tā. Laikam jāsaka atkal. Neesmu droši, ka iepriekšējā reize spēlē Renekonu. Bet Tiamatu viņš būvēja. Tātad ir 4,5 pāršars komandai, ko ļoti netīra. Iegūts viens tornis, 5 kilu pāršars. Kā arī viens Drakes. LeBlankai tiek nodot zilais būs. Tas nozīmē, ka arī Zigsam drīz būs zilais būs gatavs. Kā arī ir, un Sežoniek visam drīz noteikti nodos to Zigim. LeBlanc mēģina būt agresīvi, bet ne ar lieliem panākumiem. Izskatās, ka Zigs pat nejūt viņa damage. Tātad, ka listas pirmais items būs Blade of Ruin King. Varbūt visi ir vienkārši pieraduši pie Kalistas, kas būvē vai nu Bloodthirsteri, vai arī Runāns. Tikai tas varētu būt mazāk gaidāms bilds. Tātad ļoti liels spiedienu rada, Huļa ļoti netīra. Un Zigs ļoti labi var Satchel Charge aizbēgt Amumu potenciālu ultimātu. Aigir, manuprāt, Amumu diez vai gribētu izmantot. Un Nautilus iet iekšā ar ultimātu, un ar viņiem kopā ir Sežoni atkal. Jo kuro reizi Barvets tiek izšķiets viens pats. Pat neviens pats vienkārši lēnāk, Sīverā ieslēdz ultimātu un skrien virsū tikai. Tātad grūti izvairīties no Nautilus ultimātu. Sežoni jau jūtās pretinieku džungļos kā mājās. Nu, dotajā brīdī jāliek viss cerības uz ļoti labu Amumu ultimātu un Rumble ultimātu. Bez bombo kombo ļoti grūti būs komandai Zigs benched, pavērst kaut ko savā labā. Tu kāds Zigs turpina trāpīt savu skiju. Renekons ļoti gudri spēlē. Dara damage, neļauj pretiniekam darīt damage viņam. Tikmēr Rumbles sakoš žobus un cenšas farmot cik vienmēr. Es viņam arī padodās pagaidām.
Tā notiek ļoti daudz pingi uz vidu. Un Amumu ir klāt. Dieniņš ļoti skaisti sēd teplo Amumu baindu. Un viņi vācās uz Dreiku. Ak, nē, šausmas, viņai vajadzēs negrūtiņu. Acīm redzot netrāpīja, Un komanda kuļi ļoti netīši sāk ņemt Dreiku. Bet izskatās, ka atkāpsies tomēr. Pārdomās, vai ne? Ļaus Dreikam iznākt ārā vienkārši. Jā, viņi turpin ņemt, bet Dreiks resetojās kādu nelēma. Tātad viņi četatā ņem, Renektonam teleports ir gatavs. Rumblam teleports nav gatavs. Amumu mēģina nozagt Dreiku, bet šoreiz viņam tas neizdodās. Nautilus uzliek ultimātu uz Amumu un viņi mēģinās viņu noķert. Ļoti agresīvs sievieti flešos priekšu un dabū killu. Tā teikt, tiek atalgot par savu agresivitāti. Viņi mēģinās dabūt arī Kalistu, bet izskatās, ka Kalistu nesanāks viņam panākt. LeBlanc bezbalīgi dodās iekšā un samaksā ar to par nāvi. Es man šķiet, ka tagad visu laiku visās spēlēs ir vismaz 2-3 tanki. Tad jau visi jādēk arī taisīt boturku. Bet jā, tad spēle turpinās. Kalistai pabeigts boturks ir. Sivirai ir Infinitēčs, un manuprāt, viņa vēl diezgan citīgi iepirksies pēc tam, kad notušoši to vēju. To tajā brīdī izskatās, ka ļoti labi spēlē komanda, ko ir ļoti netīri. Tāda Sežanī ļoti citīgi tīri vārdus. Un izskatās, ka abas divas komandas mēģinās savākties un kaut ko darīt kopā. Vēl mēs neesam redzējuši teamfight, kurā būtu Rumbles. Tā kā jācer, ka viņiem varbūt izdosies kaut ko pavērst uz otru pusi kopā ar Mumu un Alistāru. Izskatās, ka Rumbles pat gluži netiek vēl savu lainu. Wow, ļoti agresīvi iet uz Amumu, uzspīt tam, ka viņš ir tanks. Arī Alistārs netiek žēlots. Viņam drīz beigsies ultimāts, tad viņš ātri kritīs. Wow, 4 cilvēki nokaps. Un nav kas to izmantot. Žēl. Tātad Paper 5 uzvarēs Suits sievas. Interesanti. Wow, Amumu trim ar savu ultimātu. Bet jau atkal nav neviens, kas spētu to izmantot. Tik daudz labas lietas notiek un tām visām vajadzētu notikt vienai pēc otras. Nevis tur viens, tad otrs. Jā, atšķirība goldā jau ir izaugusi vairāk kā 9000. Un, jā, izskatās, ka tikai augs. Bet, cerēsim, ka Zirgs bench saņemsies. Un spēs veikt kombo pret pretiniekiem. Tātad Zigis paņems savu zilo bufu. Būs gatavi visi siegeot. Sivira ir botlēnā, gatava nopušot, izskatās, ka Renekton dodās uz augšpusi. Pilnīgi visi lēni tiks kontrolēti.
Varētu būt, ka Zikis un Nautilus, ne, viņi dodās uz vidu, var sakāties. Un Sežānī dodās atpakaļ, tā kā viņiem būs jāsagaida. Un jā, vairāk cilvēki dodās uz leju, iespējams mēģināt atrast sievieti. Bet Zdieniņš nedos mieru un pušos tālāk. Tātad visi laini tūlīt tiks iepušoti, Kalisti ir lejā, Renekāns viens pats ir augšpusē. Trīs cilvēki atradās vidū gatavi pušot. Izskatās, ka viņi Sežānī dodās uz leju pēc Kalistas iespējams. Renekāns tikmēr ļoti paraso Rumlu. Neļauj viņam domāt, ka viss būs kārtībā un viss būs viegli. Čatā saka, lai tu nomēri nosaukumu. Jā, nebija. Nav par vēlu priekš tā. Tad ierodās LeBlanka palīdzēt Rumblam pret Renektonu. Bet Rumbls tikko overhitoja, diemžēl, un viņš nav spējīgs izmantot ultimātu vēl pāržat mirkļus. Tūlīt viņam vajadzētu spēt izmantot Equalizer. Equalizer. Where are you? LeBlanc flešo pēc killa un dabū killu. Dabū Renektonu. Bet tikmēr, ko ļoti netīri ir gatavi paņemt koķi. 10 000 gaudas. Nav zelta starpība. Diezgan jūtami. Izskatās, kā Mumu nemēģinās būt varonis. Paņems Dreiku tāpatās. Un izskatās, ka ir cīņa. Notiek cīņa, kurā kuļi ļoti netiek, pavisam noteikti ir mazākumā. Bet Zigs nāk no sāna. Varbūt spēs kaut ko ietekmēt šajā cīņā. Dotajā brīdī Zigs bench ļoti skaisti turās kopā un komanda kuļi ļoti netiek bija izsvaidīta visās malās. Nespēja nevienā engageot īsti. Tātad Zigs bench iegūst Dreiku, iegūst vienu brīvu killu, kas dos viņam nelielu mirkli attelpas. Iespējams, ka viņš šeit dosies meklēt Mumu un pēc viņu arī neatradīs. Vai arī tomēr Mumu nolēma mēģināt paņemt pareitus. Bet veiksmīgi atkāpjās un nekas tiši notiek. Tad LeBlanc dabū zilo bufu. Tomēr ievēroja Pinkladu. Es domāju, nevar būt Pinkladu visam garām. Tātad, huļi ļoti netīri jau ir baronu pusē vairāk. Iespējams, ka viņi mēģinās vai nu viņi ņemt, vai iemānīt pretinieku šeit. Es izskatās, ka Sivira ir ļoti sānā, un viņi varētu mēģināt arī engageot. Tiek atrasts Mumu. Mumu nav pārāk tancīgs pret šo Siviru, kurā ir 6-0 rezultāts. Nautilus cenšās aizturēt Rumblu pēc iespējas ilgāku laiku. Bet izskatās, ka neviens kills vēl netiks dots. Ultimāti ir izmantoti. Bet nekas diži nav mainījies. Zigs izmanto savu ultimātu, lai aizbiedētu pretinieks no tureta. Tas arī diezgan labi izdodās viņiem. Rumbles arī izmanto savu ultimātu, lai mēģinātu izdarīt tieši to pašu. Tiek iegūts Nautilus, tiek nodulināts Sivira. Un zaudēts ir tikai Rumbles. Tātad kuļi ļoti netīri ieguva torni, bet komandā Zigs bench iegūst 3 kills.
Neesmu drošs, kurš ir priecīgāks par savu guvumu vai zaudējumu. Tātad tiek arī uztaisīts runāns. Ļoti interesanti. Tad Kalistē ļoti daudz attack speed ir. Un diezgan labs skait potenciāls pret pretiniekiem. Tātad golda starpība ir 9000, mazliet vairāk. Nedaudz samazinājies pie 10 000. Tad atkal sarkanā komanda varētu doties pie barona, savardot, varbūt mēģināt viņu ņemt, vai arī pretiniekus iemānīt. Tad Nautilus dodās vardot, atrod pinkvardu. Labi plānti, ļoti labi. Nē, laikam pat neievārdoja baronu. Vienkārši pielēc apskatīties. Tad tiek pušots vidus. Ziks iesaņēma zilo bufu. Izskatās, ka ies uz botlēnu turēt, paņem fermu. Nu, Ziks bench redz, kur atrodās Zigis. Viņam varbūt vajadzētu mēģināt meklēt logu, kurā viņi varētu noķert kādu. Kaut vai to pašu Nautilus, no jābaidās, tas es saprotu. Zigs izmanto savu ultimātu, lai aizsargātu torni, bet pretinieki zina, kur atrodās Zigis. Bet izskatās, ka netiks viņš meklēts. Puķis pēc vairāk kā 1 minūtes, un komanda Huļģi ir pilnībā visi savākušies kopā. Un vai viņi nojauš, ka pretiniekiem ir ļoti maz vārdu šajā teritorijā? Tad viņi redz, ka pretinieki dodās. Sevi ieslēdz ultimātu, un viņi vienkārši skries pakaļ. Alistārs ļoti skaisti noflašā. Izskatās, ka viņi tikai tā turpinās čaisot. Viņam nav bailes sist support, viņam nav bailes sist tankus. Un viņi ir gan atveidot, lai viņiem pat kombo vairs netraucētu. Tad viņi dodās uz priekšu 4 kili pret nevienu. Viņi visi ir blakus kopā. Gatavi paņemt arī šo inhibitoru, un Kalista tur neko nevar padarīt. Tad izskatās, ka Huļģi ļoti arī varētu pat doties pēc barona. Varbūt bīstami, ja pretinieki būs iegādājušies Homeguard botus. Bet izskatās, ka barons krīt gan ātri, lai viņi par to neuztrauktos. Tikmēr komandā Sips bench parūpēsies par breiku. Un acīmredzot mēģinās aizsargāties pret baronu bufu un vienu zaudētu inhibitoru. Tad visi paņem savas bufus. Un dodas uz priekšu. Komanda Huļģi ļoti ir nobrieduši pabeigt šo spēli. Viņi atrod Amumu. Amumu nākas izmantot flashu, bet viņš vēl pat ne tuvu nav aizbēdzis. Izskatās, ka tomēr Amumu ar ļoti maz HP aizbēgs. Alistārs mēģina engagēt uz Sivirus, bet Siviri ļoti skaisti nospēluši iebrauc viņu kill. Un izskatās, ka Nautilus stāv pārāk patīkamā pozīcijā. Bet ar flash palīdzību viņš izbēga. Noteikti ļoti daudz kas reizē, bet neviens luži nemirst.
Ļoti, ļoti daudz miņonu ir. Oh, wow! Amumu trap skaisti, jo ļoti labs ultimāts, bet nav neviena, kas palīdzētu viņam. Par spīti viņa pūlēm nav neviens, kas piebeig pretinieks. Ļoti lanka tiek atrasta. Ļoti daudz miņonu ir. Jāsit tur, Nexus torni tagad. Tiek Rumbles atrasts un ar to arī spēle beigsies. Ko ir ļoti netīra uzvar komandas Zirgs benched. Par spīti zaudējumam pirmajā mačā. Apsveicam! Ko saka Kikļovipa? Un tad laikam tiekamies rīt. 8.